Mūsu valsti Latviju 1918. gadā dibināja dažādu tautību cilvēki. Viņi vēlējās, lai būtu valsts Latvija, kur visus tajā dzīvojošos cilvēkus apvienos latviešu valoda. Savos 93 pastāvēšanas gados mūsu valsts un tajā dzīvojošie cilvēki piedzīvojuši dažādus notikumus – okupācijas, izsūtīšanas, barikādes, bet vienmēr ir palicis svarīgais un galvenais tas, ka mums ir sava valsts, sava Latvija, kurā mūs vieno latviešu valoda. Tieši tāpēc es aicinu iet rīt uz referendumu un pateikt skaidru pret sašķeltu sabiedrību, pret divkopienu valsti. Jo tikai savstarpēji dzīvojot dažādu tautību cilvēkiem šeit, cienot vienam otru, bet visiem kopā cienot mūsu kopīgo vērtību latviešu valodu, mēs varēsim attīstīt savu valsti. Tikai tad mūsu valstī dzims laimīgi bērni, dažādu tautību bērni, kur runās dažādās valodās, bet neapšaubīs to, ka latviešu valoda ir tā vienīgā vērtība un Latvija ir tā vienīgā vieta, kur šī valoda var attīstīties. Tā ir mūsu kopīgā vērtība.